Veidošana piecgadniekiem, 9. nedēļa, burts, veidojam skaistu ķēniņu. Pie ķēniņa svarīgākais ir izrullēt ķermeni, kā cilindram līdzīgu nogriezni, un mums ir greznas apmetnis, galviņa, protams, acis, deguns un kronis, kurš var būt dažāds. Esmu jau izrullējis cilindram līdzīgu formu ar īleni, iešķelsim un veidosim kājas. Piešķiram formu un no tā paša gabala arī izlokam pēdas. Pēdas būtu jātaisa tāds masīvāks, lai viņš varētu balstīties, stāvēt uz viņām. Šeit nav nepieciešamība ļoti smalkai apstrādē, jo vairāk mēs varam pievērst uzmanību ļoti greznām apmetnim. Izgalvinējam ar galvu. Un pielīmējam. Veidojam acis un pielīmējam. Neaizmirstam arī par acu zīlītēm. Un tagad paņemam kafijas maisāmo kociņu un mēģinam uztaisīt acu raksturu. Varam papētīt arī savas acis spogulī mazliet, kādas tad ir. Jo šī gadījumā tas aplīts pārvēršās par augšējo un apakšējo plakstiņu. Bet kā redzat, šeit tā grimas ķēniņam viņš tāds augstmanīgs izskatās, ka viņam tās acis mazliet tās samiektas. Viņas nav vientiesīgas acis katrā ziņā. Uztaisam mutīti ar kanapē kociņa resnāko galu, piešķirot tādu ķēniņiskāku, neapmierinātu. Varbūt viņš šobrīd uz kādu ļauju vai kādu komandē. Tagad no izrullētā māla plasta izveidosim ķēniņam apmetni. Viņš jāveido ir kā brunči. Un, lai to izveidotu, mēs varam nomērīt, cik garu apmetni mums vajag. Noliekam tā un mazliet iezīmējam šeit un taisam līdz pašai grītei. Mēs, protams, varam dot bērniem arī piegrieznes jau. Mēģinām taisīt tos bruncīšus pēc iespējas plašāk. Ir šaubas, vai bērns to varētu pats uztaisīt, tāpēc mēs varam sagatavot arī piegrieznes, jo apvilkt apkārt piegrieznē arī ir sava veida prasme. Izdarīt to precīzi, jo mazākiem bērniem šis ar brīvu roku, protams, nesanāks. Vēl jau vairāk līdzīgas apmetnes būs arī tautu meitai vēlāk, tā kā mums varētu noderēt šīs kartona piegrieznes. Ķēniņam apmetnim jābūt ir greznam, tāpēc izmantosim mežģīnas, tamborētas sedziņas. Un ar rullīti izrullēsim, lai šī faktūra paliek malā. Iepriekš būtu labi izmēģināt, ar kuru mežģīni sanāk tāda interesanta faktūra. Un ir mežģīnas, kuras ir pārāk smalkas, te vajadzētu pēc iespējas tādu rupjāku un tad arī diezgan spēcīgi ierullēt. Izgreznojam ārpusīti. Izmantosim tādu kociņu. Var iespiest arī ar pirkstiem.
Var iespiest arī šādā veidā apmetnim malu. Tā grazna mežģīna. Tagad iekrunkojam. Un būtu jālīmē ar līmi arī, piemēram, kā mums labi dēs. Varbūt, ka ir jāprecizē. Un uzreiz ir jāatloka arī atloks apmetnim, lai viņš būtu ķēniņiskāks. Pat ir gandrīz vai labi, ja tā maliņa ir saplaisājusi, tad jau tur dabīgi veidojās. Un šeit jau ķēniņš var iztēloties, tu nevari uzmanīgāk. Viņš ir neapmierināts ar saviem kalpiem, kā viņi ģērbi viņu. Nespied tik traki. Vai tu nevari rūpīgāk? Kur ir mans kronis? Ātrāk atnesiet man kroni. Kā jau ķēniņš teica, ir jāizgatavo viņam arī kronis. Šajā gadījumā apmetnis ir arī tas, kurš palīdz balstīties tam ķēniņam un nenokrist. Kronim nogriezīsim dievu strēmelīti. Apmēram 1 centimetru platumā. Un nevajadzētu būt pārāk biezam. Pārāk biezs viņš nebūs smuks, bet pārāk plāns atkal nolūzīs. Tā kā tie nav 5 mm, bet vismaz 2,5 pusi mazāks. Un nedaudz izvēlmējam, padarot plānāk. Un piemērīsim, cik tad var mums vajag šo sloksnī. Un lieku nogriežamies. Lai kronis būtu greznāks, ar pirkstiem izveidosim tādu greznu maruņu. Saspiežam. Un pastiepjot atkal mums jāpiemēra, jo tad, kad veidojam rakstus, malas pastiepās. Vairāk kārt. Arī kronis ir jāpielīmē. Es gribu greznāku kroni. Tiks darīts. Lūdzu, man tur vajag dārgakmeņus. Būs dārgakmeņi. Kā ķēniņš vēlās, visas vēlēšanās tiek izpildīts. Izveidojam mazas bumbiņas un pielīmējam, padarot kroni greznāku. Protams, var izvēlēties bērni. Vieni taisa ķēniņu, otri taisa ķēniņu dēlu. Un mēs varam izdomāt, ar ko tad atšķirsies ķēniņš no ķēniņa dēla. Jo pēc tam ir atkal iespējams mazs teātrītis, dialogs starp veco ķēniņu un ķēniņu dēlu. Izspēlēm tieši pasakas sižetu. Arī kroni var bērni rotāt. Pēc saviem ieskatiem. Jā, iezīmēt ar kanapēju kociņu vai zobu bakstāmo kociņu. Kaut kādas strīpiņas. Un tas ir pēc brīvas izvēles.
Mans dēls, klausies, es redzēju sapni, man atnāca Laima un teica, ka tevi 20 gadu vecumā saspērs pērkonis, un tāpēc es tev uzbūvēšu pagrabu, kurā tev būs savā dzimšanas dienā jāsēž. Skaidrs? Nu, skaidrs. Bet nebija tā, ka viņš piekrita. Viņš teica, ka viņš nesēdēs, un viņš aizgāja ganīt lopus ar ganu meitu atklātā laukā. Un zibeņs saspēra pagrabu, un ķēniņš bēdājās. Vai, mans diži celtais pagrabs ir sagrūs. Ko nu tagad darīt? Bet tad ieradās ķēniņdēls un teica, es esmu sveiks un vesels. Mans dēls, cik labi, ka tu esi vesels. Es tev atdodu savu valdīšanu, un tu būsi tagad jaunais ķēniņš, bet es iešu gulēt. Paldies tev, tēvs. Paldies. Un ķēniņš valdīja ilgi un laimīgi.